Labs fons. Nu, davai. Futbola kluba Daugava vārds ar Māru Eltermans. Māra, kā šodien izdevās spēle? Priekš mums tā bija diezgan neizdevīga, jo rezultātā mēs cerējām mājās, mēs cerējām vinnēt. Arī laukuma kvalitāte noteica šodien spēli. Kas ir tie Daugavas trumpi, kurus jūs neizdevās izmantot spēlē pret Jelgavu? Standarta situācijas, var teikt, un pozicionāli uzbrukumi, bet laukuma kvalitāte neatļauj. Pie vienīgiem ielaistajiem vārtiem neizdevās atvairīt Kozlovas sitienu. Jā, daļa vainas man jāuzņemās, jo es izgāju no nenospēlēju. Kā līdz šim vērtē aizvadītās 4 kārtas? Saspringts. Komandas tā diezgan tagad pavasarī liela starpība nav starp komandām. Viss ar vienu otru. Labi, paldies. Arts Lāzdiņš, futbola kluba Jelgava pussargs. Art, kā izdevās spēle? Eltermans teica, ka sūdīgi priekš viņam savā ziņā labi priekš mums. Man liekas, spēle varēja aiziet gan uz viņu labā, gan mūsējā labā. Izbraukumā 1 punkts. Super. Šajā spēlē bija redzams progress tieši vidējā līnijā. Jums daudz spēlējāt ar bumbu? Daugava devu tieši vidū spēlēt, bet tiklīdz mēs pārējām viņu pusē, tad grūtāk paliek. Ka tieši mūsu pusē tur jau neviens mums neprasīja, tāpēc mēs ņēmām to bumbu un mēģinājām taisīt uzbrukumus, veidot uzbrukumus. Sanāca šoreiz. Kā pats vērtē savu spēli? 10 vai sistēmā? Jā. Vāršā 10. Es teiktu, ka 6 varētu iedot. Nē, so formā? Varbūt psiholoģis, varbūt te galvā, varbūt kaut kas. Es nezinu. Skaidrs, labi, paldies. Jā, paldies. Mārs